Sveicināti! Neticami, bet tas ir noticis. Manas mājas ar IKEA 11. sezona ir klāta. Un šajā sezonā mēs mainām pilnībā spēles kārtību. Pirmo reizi mūsu dalībnieki visu darīs paši. Paši plānos, paši montēs, paši skrūvēs, līs sviedri un iespējams arī prieka un emociju asars. Un fonā visu attālināti vēros mūsu IKEA dizaineru koalīcija, kur sniegs vērtīgus komentārus un arī padomus. Mūsu pirmais stāsts būs īpašs. Jauna sieviete pavisam nesen ievākusies savā pirmajā, pa īstam savā mājoklī. Līdz šim viņai ir bijušas pagaidu mēbeles, un, kā mēs labi zinām, ir teiciens, nekas nav ilgāks kā pagaida. Mēs to tomēr gribētu mainīt. Vai viņai izdosies visu ieplānot, atrast pareizos risinājumus un vēl iekļauties budžetā? To tūlīt arī redzēsim. Šajā projektā es vēlos pārveidot savu dzīvojamo telpu, kas kalpo kā studijas telpa. Šeit ir gan dīvāns ar dzīvojamo zonu, gan ofisa vietiņa, virtuves zona un arī koridors. Šis ir mans pirmais īpašums, kurā es ievācos pirms pāris mēnešiem. Un ienākot šeit, ir tā sajūta, ka viss ir balts un viss ir vēl nepabeigts. Un gribētos to sajūtu, kad tu atnāc un tas tiešām mājās ir tāda silta sajūta. Esmu gatava, kad instrukcijas un instrumenti būs mans labākais draugs, bet es arī ļoti paļaujos saviem ģimenes locekļiem, ka viņi nāks, palīdzēs un iesaistīsies. Man patīk tas, ka es redzu, ka viņa ir pati tāda blonda, ļoti skaista meitene, gaiši ģērbusies, un tas viss, tas interjers aizmugurē jau arī ir tāds ļoti gaišs un elegants un ļoti saplūst ar viņas to personību. Man liekas, ļoti viegli pateikt, kāda viņa ir un kas viņai patīk tieši interjerā arī. Jā, tas gan viņa jau arī zināja, ko viņa grib, ka to mājīgumu sajūtu grib vairāk tajā savā dzīvoklī. Čau! Čau! Kristaps! Monta! Čau! Klausies, stāsti, kuru telpu tu esi pieteikusi un kuru tu gribētu pārveidot? Esmu pieteikusi savu studio tipa dzīvojamo zonu un gribētos viņu padarīt mājīgu un dzīvojamu. Protams. Ejam skatīties. Ejam. Esam klāt. Jā, es jau redzu. Pagaidu pakaramais. Diezgan steidzīgi un ātri uzreiz iepazīšanās ar veļas mašīnu. Tā ir tā doma, ka viņa te būtu? Doma ir, ka viņa būtu aiz skapja, aiz durvīm, ka tā kā viņa neredz. Loģiski. Labi, es jau redzu, tā kā ir doma būtu iebūvējamais tāds. Jā. Šobrīd nav viņš iebūvēts. Viņš ir kails, kā no mātes miesām nācis bez mazliet. Jā, bet katrs tāds ir bijis. Te ir forša tā viesistaba, vai ne? Jā, šī ir tā dzīvojamā atpūtas zona. Un es redzu atkal drēbju pakaramais, jā. Tev ir daudz drēbes. Jā. Tev vajadzēs Tāpēc vajag lielu skapi, lai to visu paslēptu un smuki aiz durtiņām. Es redzu, te ir... gribas teikt tāds miniatūrisks darba galds. Vēl pāris centimetri un tavs monitors jau būtu lielāks par pašu galdu. Cik daudz tu strādā no mājām? Katru dienu, 8 stundas dienā. Nopietni? Jā. Man patīk, ka cilvēkiem jau ir kaut kāds IKEA mēbeles, kas jau piedod kaut kādu raksturu par viņiem, lai saprastu. Viņš jau te ir bijis, viņš zina aptuveni to visu klāstu. Vai tu esi visu to arī salikusi kopā tādā kaut kādā skicē? Jā. Jā? Okay. Mēs varam apskatīt. Parādīt. Kā bija visu to iztēloties? Protams, tas ir tas, par ko es domāju katru dienu. Okay. Katrā telpā tu gribi viņu iekārtot. Šī ir tā doma, kāda būtu atpūtas zona ar dīvānu. Klausies, tu jau pat esi atlasījusi visas lietas. Es izdarīju mājas darbu. Ideāli. Domāju, tas tev būs viegli. Un tad šī ir skapja un TV zona, kad pie šīs sienas nāk arī televizors. Tad šis ir otrs variants, ja piemēram skapis būtu nevis stūra, bet taisnais. Un tad šeit ir ēdamgalds. Šim man ir 2 varianti. Ir tumšā versija un ir arī gaišā versija. Labi kolāžu uztaisīt. Labi, jā, pastrādājusi. Nezinu, ko grib. Tagad ir tāds svarīgs brīdis, jo atklāsim, mēs uzzināsim,
kāds ir tev piešķirtais budžets tavām pārmaiņām? Lūdzu, Paldies! nu varam vaļā. Un tev būs jāiekļaujas 4000 eiro. Pietiekam, varbūt kaut kas būs jāatmet, bet tā kā. Labi. Nu, katrā ziņā talkā nāks IKEA dizainers, ar kurām tu varēsi tūlīt sazināties. Es varētu viņai ieskicēt par to virtuvi mazliet, kā varētu sakombinēt, paturēt esošo kombināciju. Vēl viena lieta, ko es iedomājos, varbūt tās to veļas mašīnu varētu iebīdīt iekšā virtuves zonā, lai viņi tur nav tā kā... Jā, jo viena pati pagaidām tur. Mana mīļākā telpa mājās laikam ir dzīvojamā istaba, tāpēc, ka tur būtībā notiek visa mājas dzīvība. Personīgi arī priekšroku dotu studio tipu dzīvojamajai telpai, kas ir apvienota ar virtuvi, jo man liekas forši arī, ka tev atnāk ciemiņi vai kaut vai tu dzīvojies ar mājiniekiem, un tad ir iespēja paralēli gatavot ēst un izklaidēt viesus vai vienkārši redzēt, kā bērni spēlējas. Jo arī manai meitai patiesībā nevis savā istabā spēlēties, bet viņa atnes savus mantus tieši uz dzīvojamo telpu. Tāda mana superspēja neliela ir tā kā spēle ar dažādiem tekstiliem, ar tekstilu slāņiem un dažādu rakstu kombinēšanu. Man visvairāk patīk iekārtot guļamistabas, jo tur ir iespēja visvairāk spēlēties ar dažādiem tekstiliem. Čau! Čau! Nu, man prieks iepazīstināt ar Montu. Čau! Čau, Monta, mani sauc Renāte. Es atstāšu jūs divvientulībā izrunāt, izspriest. Montā ir brīnišķīgi arī saliktas jau ieceres un plāni, un tad jau tu, Renāte, varētu nākt ar savu padomu palīgā. Ja? Sarunāts. Ko tu saki par maniem plāniem? Tava vīzija ir skaidra, tev ir izskatās ļoti vienots stils un toņi, un es saprotu, ka tu skaidri jau arī zini, ko tu gribi. Kas ir jautājums par veļas mašīnu, es tev ieteiktu šo veļas mašīnu iebīdīt iekšā virtuves daļā. Un vēl kaut kādu citu risinājumu, kā piemēram nebīdīt, bet kaut ko citu tur ielikt. Vēl vienīgais, kas man nāk prātā, ir, tad viņa paliek tāda, kāda ir, jo skapīti iekšā viņu nedarīgs likt, ir drošības apsvērumu dēļ, tad vai no metoda, piemēram, var piekombinēt klāt kaut kādus sienas skapīšus virs viņas, tad varbūt tas kaut kā arī vizuāli nolīdzinātos. Ok, jā, par to es nebiju iedomājusies. Ja tev ir jāskatās jau uz cenu šajā brīdī, tad es tev ieteiktu vairāk skatīties uz valstenā vai vedinga durvīm. Ok, skaidrs. Un tad tālāk vēl man bija jautājums par to apgaismojumu. Jā, tā kā gaitenis ir garana telpa, tad es ieteiktu izvēlēties garanu griestu lampu ar vairākām spuldzēm, kuras var novirzīt tad attiecīgi vajadzīgajā virzienā. Un tad, piemēram, tajā dzīvojamā? Kur es domāju, varbūt varētu kaut ko mazliet dekoratīvāku, lai būtu gan tā kā dizainiski un arī mājīgāk. Liels tev paldies par padomiem. Tiešām ir vērts tā kā iziet cauri vēlreiz. Un, manuprāt, tev izdosies lieliski, jo viss tavs sagatavotais materiāls, ko es apskatīju, bija superīgs. Un es arī vērošu, kā tev iet, un nepacietīgi gaidu, kas beigās sanāks. Nu, pēc konsultācijas tev viss ir skaidrs, vai ne? Nē. Nē? Ir daudz lietas, kas jāpamaina un jāpadomā par budžetu. Snāk, šobrīd man ir jāiekonomē 1500 eiro. Vai tev uzreiz tagad pēc sarunas ar Renātu radās jau tādas galvenās iezīmes, kur tomēr tu vari rast to risinājumu, lai iekļautos budžetā? Sāksim ar koridoru, kur mēs varam nomainīt spoguļu durvis pret parastajām durtiņām. Tur mēs iekonomēsim. Un, protams, tos skapju iekšķiņas, ko mēs varam paņemt ārā uz parastākām, varbūt atvilknēm, nevis tur, kur rotas lietas glabāt, varbūt to pēc tam. Klausies, kā jau Renāte teica, plāni ļoti labi. Mājas darbs izcili padarīts. Ņem vērā ieteikumus. Sarunāts. Lai izdodās. Paldies. Čau. Tā. Dāži vienkārši velc viņu prom no tā, ja? Man arī patīk. Tas tā kā braukt ar smago mašīnu. Man tā kā... Jā. Dulākā iepirkšanās, kurā es esmu bijis. Ligāšā aizskari. Sveicināti IKEA veikalā. Čau! Monta, tu esi paņēmusi līdzi draudzeni. Brāļsieva, Ilze. Sveiki! Man liels prieks, ka jūs esat ieradušies sagatavojušās, ja? Jo jūsu rīcībā būs 2 stundas. Jūsu budžets 4000 eiro. Vai izskatās, ka tu iekļausies budžetā? Pagaidām izstāst, ka jā.
Ilze, kas ir Montes vājības? Uz ko viņai varētu paslīdēt kāja? Tā kā, viss, es nevaru, šis plediņš ir brīnišķīgs. Plediņš, stilventiņš, kaut kas rozā. Daži vienkārši velc viņu prom no tā, jā? Man arī patīk. Lai jums izdodās, aiziet! Aiziet. Čau! Čau! Šis būs ļoti interesanti. Draudzene ar augstu pa pēdenēm atnāca. Labi, ka nav jāskrien nekur. Nē, tomēr laiks ir ierobežots. Interesanti, kā viņām ies. Mēs ar kuru zonu sākam? Reku divānu. Ar divāniem? Jā. Šis bija tas, ko es izvēlēju sākumā. Bet viņš ir bijis pa lielu. Bet es domāju, arī ņemšu tām koku kājām. Kur domā? Es domāju, ka jā, Vai tu tam bija netālu? Jo ir divas opcijas. Principā arī pie tādām detaļām piedomā, man patīk. Jā. Man liekas, ja pirms lieku arī koku rāmīšu, un te ir zelta tas te, ka labāk ies ar koku kājām. Man liekas, ka koku būs smukāk. Man tā, siltāka sajūta varbūt mājās. Sveiki! Mums vajadzētu to zaļo dīvānu. Un es uzreiz lieku. Kādas ir jūsu prognozes? Vai viņas iekļausies budžetā vai pārtērēs budžetu? Ņemot vērā tās visas ieceres un tā, man liekas, ka viņa pārtērē. Man arī liekas, ka pārtērēs. Ja mums sanāk. Tev viņš ir kaut kur pierakstīts? Nē. Es vienkārši domāju, tiešām paliek laika daudz. Bet galvenais, tad, kad es tiem plāniem gāju cauri, tur nefigurēja nekur kafijas galdiņš. Šis, man liekas, ir tāds, kas iegāja veiklā, ieraudzīja, un tur man tur kaut kas tā kā... Redzi, tāpēc jau mums rodas tā nedaudz tā aizdoma, ka viņi pārtērēs to budžetu. Es neesmu ielikusi otru krāslu. Tiešām? Jā. Es ieliku tikai vienu krāslu. Tad sanāk, ka man iespējams, tas galdiņš pat nesanāk par to parasto krāslu bez grozāmajiem. Cik tev bija ielikts tas parastais krāsls, pa cik tev šeit uzrakstīts? Es nebiju ielikuši šajā sarakstā. Vispār ne? Ok. Es sāku nožēlot savu apavu izvēli. Skaistums prasa upuri. Zini, kā mēs nostaigājam 10 000 soļus dienā šajā veiklā. Vai tu esi nostaigājis 10 000 ar augstu pa pēdējiem? Nē, darba drošības apsvērumu dēļ, laikam arī nesanāks. Tu paņēmi ar baltu, viņš nespīdēs cauri baltu. Viņš spīdēs cauri. Ja sanāk rēķini tur iekšā glāzes, un viņas tāpatām, tā kā atstaro gaismu, ka man liekas, ka balta bija foršāk. Vairāk gaisma balta. Vai tu domā labāk melnu? Iet kā cepeškrāstas apakšā arī melnu. Viss cauri melnu. Ja ir ieplānots balts, tad lai tas rāms paliek balts un tikai tās durtiņas melnas atcēm. Jo tāpat jau tur tie kontrasti būs. Tā melnā plītsvirsma, melnā cepeškrāsnes un ja visi pārējie rāmi būs loģiski arī balti. Šitas ir tas, kas mums arī ir jādod uz noktavu. Tas ir vienīgais saraksts, kas mums ir. Un pagājuši šeit iet klāt vēl. Šitie ir pašam jāpaņem, ja? Jā. Mums šeit ir nežēlīgi ātrumā caurums, ir ātri jāpaņem lampas. Es gribēju paņemt arī spilventiņus. Nevajag tagad to, tas ir budžets. Oi, cik labi. Un te var pazust. Jā. Jā? Oi. Es paņemšu, kas mēs metīsim nost. Bet viņai tās iekšiņas tad nozīmē, ka ir, jo viņai jau bija rozā gurlīs pilveni. Viņa var samainīt vienkārši ārpusītes, un tas ir super. Kur bija tā, ko tu izvēlējies lampas? Pagaidi. Es ņēmu šito, man liekas, ne? Pagaid, nosaukums. Rekur, Lampa, ring. Nē, tā nav. Ir. Ok. Bet, tā ir tikai tā abažūra. Bet kur ir tā apakšiņa? Es nezinu. Otrā pusītē. Elīna jau zina. Tur karsts augsts. Gribu ātrāk, lai viņa neko lieku nenopērk un budžets sanāk. Ejam. Griezt lampa. Griezt lampas bija tur, montē. Aiziet, paņem, kuru tev vajag. Te nav uzzīmēts. Paga, ko? Tas tā kā braukt ar smago mašīnu.
Jā, ja tie rati ir smagi, ar viņiem bišķi grūti manevrēt ir. Bet būs vēl. Monta, mums ir 5 minūtes. Viņas iet uz kasēm sanāk, ja? Jā. Mēģina. Tad ej tajā galā, Monta. Tālāk. Un tagad ej tā un liksim tā. Nu, kur ir jau tie pēdējie līkumi, diezgan lēni, bet pamatīgi es iešu meitenes sagaidīt. Palīdz aizstāvēt līdz galam, jā. Nu, tad beidzot jūs esat klāt, no forši. Kā gāja? Karsti. Karsti? Karsti gāja. Vai jums šķiet, ka esat iekļāvušies budžetā? No budžeta izsakošana pārtrūka pie pusotras stundas, man liekas, jā. Un tad aizgāja viss pašplūsmā. Labi, nu, tas brīdis, patiesības brīdis ir klāt. Visu mēs skanēsim, liksim uz letes, un tad jau skatīsimies, kāds cipars tur beigās mums parādīsies. Vai jūs iekļausieties 4000? Pagaidi, nu, bet jums ir reāli 500 eiro. Bet ko mēs aizmirsām tik ļoti? Jā, tad man tiešām arī ir jautājums, ko viņas aizmirst 500 eiro. Mums galdi bija pašām jāpaņem, un krāsti arī. Un? Dokstā. 6, jā, šis. Šis, jā? Ok. Būs tev galds. Un tagad mums ir krāsti. Un krēsli vēl arī? Jā. Labi, braucam. Tūlākā iepirkšanās, kurā es esmu bijis. Šis, jā? Virsma. Varam braukt? Viss? Esam klāt. Monta, tagad viss. Jā. Monta. Jūs atstājat uz galda aptuveni, kas mums tur sanāk, 250 eiro. Somiņa. Somiņa? Mums ir sekojošais 3885,31 eiro. Nevar būt, tiešām. Kaut kas vēl mazliet tā kā. Viņi paņēma abas krāstas. Ja es nemaldos, tad sākotnējais budžets cik tev bija? 5400 kaut kas. Diezgan labs progress. Tālāk jau būs visa šī salikšana kopā. Mēs to visu skatīsimies, turēsim īšķus, lai izdodās. Ja? Paldies! Ei! Nu, redz, kāds budžeta pārsteigums. Es neticēju. Viņš jau gāja suliņas ūdentiņš. Jā, es arī neceru. Nu, vai arī es ceru, ka neko neaizmirst. Jā, bet Un tā, esam visu izvākuši. Tukša. Tukša. plašs izstāsts. Nu, tas ir gaišs. Izrādās visi tie mazie istabiņā sabāsti. Tad viņš izdarīja. Uzlikt dēlīt otrādāk un piesīt aizmugurī klātīgi nācās atgriezt dēlīt otrādāk un tagad 3 caurumi. Ko darīt? Kā lietoja? Realitāte. Kas? Pagaid, dēlīt, viņš salika to plauktiņu nepareizi un... Kas ir virtuves projekts, ja tev negadās vismaz vienu skapīti atkal izjaukt un likt pa jaunam? Tas gan. Viss aizbrauc projām. Diemžēl mums ir kaut kur pa ceļam pazudis koridors kapis. Ko? Pa ceļam, Cik ir veikalā pa pazudis? ceļam vai piegādē pa ceļam. Mēs tomēr ilgi aizmirstām paņemt karkasu koridoru skapim, tāpēc mēs šodien esam ieradušies uz šeieni. Iztērēt visu mūsu atlikušo budžetu un tomēr tikt pie koridoru skapim. Monta. Man liekas, bišķi pa labi tas tie cipari tur, jā. No ar visām mēbeļu likšanām es domāju, ka mums gāja ļoti labi, jo sāk mēs visu pabeidzām pa 2 pilnām dienām un 2 vakariem.
Wow, smuki! Un rozā. Es esmu tik patīkami pārsteigta, cik viss skaisti. Vai tiešām pārsteigti? Taču varēja jau sākumā redzēt. Jā, bet tā kā tas ir tas gala rezultāts, tā kā viņu gala rezultāts. Mums arī nav TV galdiņš. To mēs arī aizmirsām, jā. Nu, pagaidām, lai viņš televizors padzīvo uz grīdas, jā. Man nekas cits viņam neatliek šorīt. Ar kopējo rezultātu esmu ļoti apmierināta. Tas ir labākais variants, ko es varēju izdarīt, man tā liekas. Brīnišķīgi izskatās šī telpa, pilnībā pārvērtusies, un mēs ar Renātu tūlīt brauksim viņu apskatīt dzīvē. Jā? Laižam. Paskaties! Čau! Renāt, paskaties! Nav vairs vientuļā veļas mašīna. Viņa ir skaisti tā ieaugusi mēbelēs. Drīzāk nav vairs kailais leduskapis. Jā, Kailē! tas bija ļoti interesanti. Visiem patika, ka viņš joprojām bija tikai uz paletes, tā kā tikko atbraucu un paliku. Man patīk arī tagad, ka tā saglabājās tā vietiņa uz palodzes, ka tur tomēr arī kāds vēl var piesaist, un tad tāds lielāks pasākums arī var notikt. Ko tu tagad saki par šo te skapi, kas bija ļoti liela nepieciešamība te? Jā, perfekts skapis. Ja varētu lielāk, protams, lielāk, bet priekš šīs tā stūra, man liekas, ka tas stūrs ir labākais variants. Man liekas, rezultāts ir vienkārši fantastisks. Ar to budžetu, kas tev tika piešķirts, un ar to, ka tev viss bija jāplāno no nulles, tev budžets mazliet pārsniedza, bet mēs kopīgi visu sakārtojam, lai tas iekļautos. Man liekas, ir fantastisks iznākums. Ir īpaši ar virtuvi, kur tu esi sakombinējusi divas pilnīgi dažādas virtuves mēbeļu ģimenes no IKEA. Bet šajā brīdī man tev ir kāds piedāvājums. Vai tu piekristu, ka Renāta visu šo brīnišķīgo telpu un interjeru vēl nedaudz papildina? Izklausās brīnišķīgi. Jā? Man jau, starp citu, ir pāris idejas, kā es varētu uzlikt to ķirsīt uz kūciņas, tā teikt, pilns bagažnieks idejām. Tad mēs atstāsim tevi šajā brīnišķīgajā dzīvoklī. Dosimies nelielā pastaigā, būsim atpakaļ, tad redzēsim, kā telpa ir vēl varbūt ar kādām pārsodziņām uzlabota. Ja? Ejam! Gaidīšu atpakaļ. Vai tā? Lūdzu. Ko tu pamani uzreiz? Šis tik forši. Es vēl tieši domāju, ka man vajadzētu kaut kur pakarināt. Oh, my gosh, aizskati. Un tik forši salika ar sāniņu. Un galvenais tik smuki. Uzreiz tik mājīgi. Un secītē ir arī paliknīca, ko es arī aizmirstu. Kas ir vēl, ko mēs neredzam? Varam tepat atvērt skapīti. Tev jau bija halbāra miskasta, bet tagad es viņu papildināju ar izvelkamu moduli, ka man liekas ir ērtāk ēst gatavojot. Tev jau ir te un ir vaļā, un tu vienkārši kaut vai ar kāju var iestumt atpakaļ iekšā. Paskaties, kas te ir. Wow. Iepriekš bija uz zemes, vai ne? Jā. Man liekas, forši arī vieta, kur mājot plediņiem. Jā, tiešām. Lērijas tikko uz paaugstinājumu. Tas ir Lērijas, tik jauki. Teiksim, ja tu gribi, lai Lērijas arī ir uz zemes, tad tev ir tāds neliels galdiņš arī, piemēram, telefonam vai kam citam. Ej, tu nost! Un cik forši viņš saskana ar skapi kopā. Jā, es centos tās fasādes maksimāli saskaņot. Es zināju, ka kaut kādas pārmaiņas vēl uzlabojumi būs, bet kad šīs nianses un detaļas ienes patiesībā telpā tik uzreiz tādu foršāku sajūtu, to es negaidīju. Aizskar katrā gadījumā vienmēr mājokli un piešķirs to papildus mājīgumu sajūtu. Jā, tiešām ļoti skaisti izskatās. Tu vispār tā sajūties, ka šis ir tavs dzīvoklis? Jā, godīgi sakot, es jau tā jutos, kad es atnācu šeit, un te bija tikai 4 balts dienas. Bet tagad ir tāda rītīga, laba māju sajūta. Jā. Tiešām ļoti skaisti. Paldies!
paskatieties, cik lieliski un forši viss Montai sanāca. Galvenais ir uzdrīkstēties, jā, noteikti turēt sevi disciplīnā ar ierobežotu budžetu un drosme mainīt telpu. Un Montai viss izdevās gan ar virtuvi, gan ar viesistabu. Un tagad forši var pačalot. Lai arī jums viss sanāk. Reāli cilvēki apjukuši. Galdu mēs vēl pat neesam izpakojuši. Paklājas!